Ievelkam dziļi elpu, apsēžamies tur, kur mēs sēžam tā visērtāk. Un pirmkārt jau pastamies, kā mums šodien ir vispirms tā novērtējuma, kā man šodien ir sevī, savā ķermenī, pagrozamies, varbūt mazliet vajag kaut ko pakustināt, tā lai iekārtotos pavisam forši ērti. Un tad es sevī atlaižos, atpūšos. Plauksniņas uz augšu. Pavisam labi ērti. Kas manī notiek? Kas jau līdz šim, līdz 11. šodien, kā dienā noticis? Kas ir ārpus manis noticis? Varbūt kāds skrējiens, varbūt mierīgi, varbūt, kad rekur lietus un viss kaut kas. Un tad kas notiek manī šobrīd, manī iekšā, kas manī notiek? Kādas domas šaudās, kādas šaubas, kādi uzmundrinājumi, kāda tā valoda iekšā novērtējuma, kā es ar sevīm tur komunicēju. Vai es sevi uzmundrinu, vai es šaubās pavadu, kur es esmu tā kārtīgi. Apskatāmies. Un tad, kad mēs jau tā novērtējam, tad mēs varam arī doties tālāk. Ar tādu dziļu elpu. Dziļa ieelpa. Aizturam mazliet elpu. Un lēni izelpa. Aizturam elpu. Dziļa ieelpa. Aizturam elpu. Un izelpa. Aizturam elpu. Ieelpoju dziļi visu līdz vēderam elpu. Aizturam. Un izelpojam lēni. Un aizturam elpu. Un es atrodu sevī vietiņu, kurā es esmu pavisam stabili, pavisam mierīgi. Es izjūtu mieru. Es arī atrodu vietu sevī, kur es jūtos stabili, līdzsvarā. Tā kā, ja mēs iedomātos, ka mums ir dažreiz mēs meditējam un mēs kā koki iesakņojamies zemē, tad šī sajūta ir tāda, es jūtos stabili sevī pirmkārt, savā dzīvē. Ieraugam sevi kā tādu stipru būtni. Kad vējš nāk, kad lietas nāk, viņš mums nāk kā tāds rotaļbiedrs. Un ka mēs stipri stāvam tajos visos apstākļos, kas nāk. Ieraugam sevi tām. Varbūt tas ir kādā lauka vidū vai jūras krastā vai mežā. Mēs redzam, tas lietus, vējš, tas apkārt notiek kaut kas, ko mēs nekontrolējam, bet mēs stāvam stipri zemē, iesakņojušies, spēcīgi. Mēs sajūtam to līdzsvaru. Mēs sajūtam to, kad iekšā mums ir tā stabilitāte. Tas punkts, kurā mums ir tas miers. Miers ar sevi.
miers ar ārpasauli. Un iedomājamies te sevi, tā kā mēs redzējām, varbūt tas bija kādā lauka vai jūras malā vai mežā, un nāk tas lietus un vējš, un mēs stāvam un iedomājamies arī citas. Tieši varbūt šodien laika apstākļus. Mēs redzam arī karstumu, sauli. Mēs redzam, ka arī tajā mēs varam stāvēt stipri, nebaidoties. Tādam mazam meditācijas smaidam. Šī meditācijas saule ir nekaitīga un krēms nevajag uzlikt pirms tam. Pat iedomājamies tieši to, ka tas dabas spēcīgais, tas ugunīgais mūs pārņem, bet iekšā mums miers. Mēs tikai izjūtam to siltumu, mēs saprotam, tā ir atkal cita stihija. Un varbūt pat mēs no viņas paņemam kaut ko. Tad nāk augstums. Mēs jūtam, kāds aptver mūsu miesu, mūsu ķermeni, bet vēl joprojām mums iekšā tāds liels, dziļš miers, un mēs redzam, tie ir tādi ārējie apstākļi, un cik gan tie ir skaisti. Varbūt mēs ieraugam, kā mūsu ķermenis apsarmo, vai tam uzkrīt sniegpārsliņas. Mēs redzam to skaistumu, ar kādu tā daba mums apkārt darbojās. Bet iekšā mēs mierīgi, stipri. Mums ir kaut kas tāds iekšā, pavisam tāds dziļš, neizkustināms, stabils, mierīgs. Iedomājamies vēl vienu stihiju paši priekš sevis vai kādu kaut kur dabas kaut ko tādu spēcīgu, varbūt no kaut kā, ko mēs gribam paņemt. Mums bija siltums, karstums, mums bija augstums. Varbūt tās ir pārmaiņas dabā, kad koki maina krāsas lapām, kad lapas krīt nost, vai tas ir kāds uzziedēšanas mirklis. Un redzam to apkārt sev notiekam, bet mēs tajā vidū stipri stāvam un vienkārši esam. Un redzam, kā mēs šīm pārmaiņām vizuāli varam iziet cauri, ka mēs varam kaut ko paņemt. Ja mums gribās kaut ko no tām paņemt, tad paņemam to šobrīd šeit. Vai tā bija tā skaistā stiegpārsliņa, vai tas, kā mēs izjutām saules karstuma enerģiju, ko mēs gribam sev, vai tas ir kāda vētras daļiņa, ko gribam sev šodien paņemt priekš sevis, tad paņemam to. Un tad dodamies iekšā pie tā mūsu iekšējā visuma, pie tā piepildījuma, pie tā visa, kas mūsos jau ir. Pie tās drošās vietas, kuru visi zina, kuru visi prot, kurai viss izdodas. Un tad mēs teiksim sev, vai klusām, vai skaļi, vai klausoties, vai tiešām izsakot vārdus. Es esmu daļa no dabas. Es esmu tas stiprais vējš. Es esmu tas stiprais lietus vai maigais lietus. Es esmu tas karstums, tā tveica, es esmu tas augstums, tās izkruzuļotās sniegpārsliņas. Es esmu tas uzziedošais, es esmu tas arī, kam tās lapas no kokiem nokrīt. Es esmu tas viss,
Un tajā visā es atrodu sevi, es ieraugu sevi skaistu, stipru, varošu. Es redzu, kā es varu būt tam visam pa vidu, to vērot un palikt stingri sevī, savā būtībā. Es esmu. Paliksiet mirkli ar savu es esmu, to, ko jūs atradāt. Sakat sev skaļi, ja ir iespēja, vai klusiņām prātā. Es esmu. Es esmu nemainīga savā būtībā. Tur ir tāds stiprums, tāds viedums, tāds dziļums. Un jā, šeit tad es no tā sabīstos un aizskrienu prom pasaulē meklēt kādu atspulgu, kādu mīlestību, kaut ko ārpus sevis. Jo tas, kas man iekšā ir tik ļoti spēcīgs un stiprs un liels un neaptverams. Un tad es atgriežos. Es pataustu, pačamdu to, ielieku pirkstu tajā dziļumā. Dažreiz roku, dažreiz es pati visu savu ķermeni tajā nomazgāju, iegremdēju tajā dziļajā viedumā. Dažas dienas es tur dzīvoju no rīta līdz vakaram. Dažreiz man nāk kalsamats bail un es izlec ārā. Tas viss kā tāda skaista spēle man izdodas. Katru reizi es iemācos kādu jaunu šķautni, kādu jaunu lietu par sevi. Un katreiz atgriežoties pie sevis, tur man sagaida vēl lielāka mīlestība, pieņemšana, spēks. Kas maģisks. Un tad kaut ko skaistu šodien sev novēlam. Varbūt mēs novēlam būt tajā iekšā viedumā šodien visu dienu izbaudīt. Varbūt mēs novēlam kādu rotaļīgumu sev. Lai mums izdodās būt ar sevi skaistumā. Paldies jums visiem par jūsu uzticību meditēt kopā. Varam lēnām atgriezties šeit un tagad. Varam salikt rociņas kopā, sarīvēt, kad silts tās tad likt pāri sejai un acīm. Atgriezties šeit un tagad un apskatīt, kur mēs esam, kas mēs esam, kā mums ir.